Tātad mēs esam kapos, mēs esam atraduši tādu interesantu objektu, kas tas tāds ir. To mēs varētu palūgt paskaidrot ekstrasensu. Nu, kas jums vēl jāpaskaidro? Tas bija, es nedzirdu šitos jūs jautājums. Kas šis tāds par objektu? Nu tā ir uguns. Tas ir pātrināts oksidācijas process, kas svin visu šo mirušo nāvi. Jo, to nevar saukt par nāvi, viņiem visiem ir viens. Būtībā šī uguns pārstāv visu oksidācijas procesu tēmu. Nākamais jautājums. Nu tas tā, vienkārši viņi tur visu guļ. Un par šo statuju, ko jūs varat pateikt, kas tad bijusi par sievieti? Kas šeit mēs atradām mežā tādu Jūs domājat, sieviete? Tālumā, jā. Tas ir mūsu pirmais mīļotais Rainis. Īstenībā, es gribēju lausties, bet tā viņš ir. Šis tēls ir vīrietis. Bet Raidi bija bizes? Nē, nu bizes jūs tikai iztēloties. Kur jūs redzat bizes? Es redzu pimpi. Raiņu pimpi konkrēti. Un vainadziņu, kas simbolizē nevainību. Jo Rainis negulēja, viņš tikai rakstīja. Nē, nu viņš nerakstīja, Aspāzija rakstīja, viņš tikai gulēja, bet, protams, tas ir tīri vēsturisks fakts. Gulēja tā, tas ir... Ar bērniem, nu vai tā visi vārdos, jā. Ja es gulētu ar bērniem, es arī būtu Rainis, bet viņš par to nerakstīja, un tur ir viņa kaps. Nē, tas nav viņa kaps, tas ir viņš pats. Bet viņu apglabāja citur. Viņš nomira šajos kapos, jo viņam bija šausmīga skaudība pret tiem, kas nomirst Pirmajā pasaules karā. Bet varbūt jums vienkārši redz, nav īsti labi, ja piezūmot, to var redzēt. Tas nav vienkārši fallisks objekts, bet tā kā sieviete. Nē, nu jūs redzat, Rainis sevi ir nostādījis dzīvē mērķi. Mērķis ir, lūk, tas apaļais objekts uz jostas vietas. Un otrā rokā viņš tur milzīgu spieķi, kas ir viņa pildspalva, kur viņš atbalstījās pret savu, tā teikt, centru, bez kura bija spējīgs funkcionēt, jo staigāt viņš nevar, viņš bija kā iemiets virs kapa savā sūdakmenī, jo viņam bija nierakmeņa problēmas, to es varu tīri tā pateikt, to neviens nezinu. Un lūk, un tā viņš te ir tāds iemūžināts. Zin kā, viņš jau valda par mūsu apziņu, un mēs viņu mīlam, gribam vai ne. Un tie cilvēki, kas cirt šo sievieti, viņi... Nu, tā viņa... Jā, varbūt jūs zināt arī, kur viņam fiziskais ķermenis atrodas. Nē, nu, viņam fiziskais ķermenis, tas ir, ja jūs tīri par tā kā kaut kādu atlētiku, bet viņš jau mums ir garīgs ķermenis. Bet viņa tā kā, ja jūs gribējāt par tīri, kur ir apglabāts, nu, viņa bēru drānas un... kur glabājas viņa tā kā šitas korpus summa teologika, viss tā galvas fiška un kauss. Mēs varam, tas nav man višķis viegli. Nu, varbūt sameklēsim viņu to skeletu. Nu, vispirms ir mazliet jāizsauc viņa gars, jo es jau, tas man ir viegli nevis zināt, bet viegli ir izsaukt. Tā, nu tagad ir jāpaņem bišķiņ šitai. Mēs varam arī... Tā, mēnesis meitiņa. Gals un sākums, Raiņa karjeras kāpums, caur prezidenta naivajām rokām un cīnieka trimdas mokām. Ved mani mēnesis meitiņa, lai tava izģērbtā mazgadīgās kleitiņa Raiņa kapā. Kā saka, aizved mūsu uz tava galvas kausa vietu, kas tik sausu savu lietu darīja, rūsu kā saules rietu savā spalvā. Tā, un smadzenes joprojām ir viņa galvā, es jūtu, tas ir tur, manā kreisajā sirds pusē. Tad attiecīgi vajadzētu šķērsot
vai jūs esat gatavi šķērsot? Man ir tāda... Mēs esam gatavi, jā. Un, tā. Jūs vediet, rādiet ceļu. Nē, nekādu ceļu pagaidi. Mums tagad ir jāizdara tā lieta, ko mēs saucam par saules rituālu Raiņu meklēšanā. Mums ir visiem jānostājas Rainītī un jāapgriežas 3 apļos riņķī un jāstar papēdi pa zemi. Jo tikai sidraba zirdziņš mums ir aizvest. Bet tas ir, es nezinu, kā, jūs nemeklēsiet, labi, es ar viens meklēju, bet tas ir sloks. Tas reiz ir 4 reizes grūtāk. 4 reizes. Tā, man te ir tāda, man jāatved no Amazonijas šo garu pīti, man vajag. Tā. Tā. Tagad viss var aizvest, bet jāiet man līdzi tikai. Nu tā, būtībā, lūk, re, kur suns. Suns ir laba zīme. Būtībā baigi tumšs, noteikti neko nevar redzēt. Nē, protams. Skatītāji dzird tikai šobrīd. Beļaigi sapsušies, visi skatītāji ir klausītāji. Klausītāji. Nezinu, kas viņu tādi ir. Es atvainojos. Labi, jūs te...